prāta vai sirds kristietis. Tie var būt it kā līdzīgi, it kā liekas tēma ir žiktīgā, bet realitāte tur ļoti radikāli atšķirīgas tās lietas. Un prāta kristietis, viņš ļoti paļaujas uz to savu daļu, savu izpratni un tā tālāk, bet pašā vārdā jau ir teikts nepaļaujies savu prātu gudrību. Un tas parāda, man liekas, to, ka mēs varam paļauties un ka tas ir tāda organiska lieta, ko gribētos darīt, jo to tu tomēr vari kontrolēt un tā tālāk. Bet tad, kur ir vieta svētajam garam? Kur, ja tikai ir tavas domas un nav svētā gara pamudinājuma vai tās maigā balss, kas citreiz paskubina papētīt kādas lietas vai pateikt cilvēkam kaut ko tu pats taču čisti latviski nebūtu izdomājis. Un tas ir tāds, man liekas, svarīgs, ka tieši to kultivē un domā savās ikdienās, arī lūkšana kambaros. Un tā ļoti iedziļinās par to un mēģina realizēt to gara augli, mīlestību un visas tās izrietošās lietas. Tas tāds man lika domāt, un tad nākamais pēc tam kur tu esi savā kristietībā, kurā ātrumā. Un šeit man radās tāda doma līdzība par auto ātrumkārbu. Tur arī, lai tu uzsāki braukt, tu sākumā jāieliek pirmajā ātrumā. Un tu kusties, bet tu kusties ļoti lēni. Un arī jāstāsta, kur tu esi ar pirmo ātrumu. Turpretīm, ja tu esi jau ar 5. ātrumu, tad likt pirmajā ātrumā vai braukt kopā ar tiem, kam ir pirmais ātrums, būs ļoti traki, pat bīstami savā ziņā. Un to es tā sapratu tieši tādā garīgā izaugsmē, ka ir cilvēki, kas ir tajos 5. ātrumos. Ja tu esi 3. ātrumā, tu tur gribēdams netiks līdzi. Un tas ir ok, un tev ir jāsaprot tas savs ātrums. Un tev ir jāgrib, ja tu redzi, ka tu vari tur maukt taisni vai kā, kad tu vari pārslēgt to ātrumu. Tāds interesanti priekš maniem likās tā doma, jo citreiz atkal dzīvē tu esi maucis ar to 5. ātrumu un tev ir jānomet uz 2. ātrumu, jo ir dzīves kataklizma. Un tas tam, liekas, tā labi to ilustrē, vismaz priekš manis no tādas saprašanas. Un tad tā nākamā lieta, kas tā lika domāt un saprast kādas lietas, ir tad diezgan vispārīgi zinoša, bet cik mēs to atkal praktizējam savās realitātēs. Ka tev nav autoritāte dot padomu, ja tev nav pierādījumu, ko es ar to domāju. Ja tu finanses slikti pārvaldi, tad noteikti nedod finansiālu padomu kādam. Vai, nezinu, ja tu neesi uzņēmējs, biznesmenis, tad nedod biznesa padomu. Tāds super elementāri liekas lieta, bet pie savas sirds un arī apkārtas novērojis, ka mēs tik ļoti citreiz gribam palīdzēt cilvēkam un mums pat šķiet, ka mums ir atbilstoša informācija un informācija varbūt ir atbilstoša, bet tur ir liela atšķirība, vai tev ir tā autoritāte, vai tev ir tie pierādījumi, ka tu drīksti dot to padomu. Jo katrai tai lietai ir sava garoziņa.
darot kaut kādu uzņēmējdarbību, tur ir savu garoziņu. Tur ir ne tikai pats produkts un marketinga un reklāmas un kas tur tik vēl nē, bet tur ir vēl vairāk. Tur ir lieta, tur ir administrēšana, loģistika un kas ir kā attājies. Un tas tāds, sevi sapratu, ka jāmācās paturēt to mēlē zobiem un dot tādu ar autoritāti to viedokli. Jo kas varētu dēļ tā notikt ilgtermiņā? Protams, tur ir bīstamība, ka tu esi procesā un esi atvērs lietas un dari, bet tev vēl nav tie pierādījumi. Tad šķiet, ka tu esi autorizēts, tā, ka tu darīt. Bet labāk nē. Priekš sevim es saprotu. Jo tad tev tā autoritāte lielajā bildē zūd. Labāk, lai tev ir daži padomi, bet ritīgi pa tēmu un dziļi, kurus tu jau esi izgājis cauri un var pierādīt. Nekā, ka tu pļurksti it kā labas lietas, bet tad cilvēki prasa, kur tad pie tevim to var redzēt. Un, jā, tādā veidā tas daļai sev pasargā un ar to klausītāju, kad tu nesabojā labu padomu tikai tāpēc, ka tev nav autoritāte. Un tas prasa tādu sevis limitēšanu, sevis, tā pačukot līdzi. Vai tu drīkst to teikt vai nedrīkst. Protams, vienmēr var pateikt, ka man nav autoritāte un pierādījums, bet man šķiet, ka šis varētu strādāt. Tas vēl būtu tā kā ok, bet, jautājums, vai, priekš kā man tādu viedokli vajag, ja tu neesi izgājis pilnu ciklu, tā. No otras puses, tā kā. Jo to jau var pajautāt kaut kādam mākslīgajam internetam, jo viņš apkopo visus resursus un tā tālāk. Tā kā jā, tagad tādas pārdomiņas. Un ir ko gremot, ir ko darīt. Tā kā šalap.